Nedēļu iesākam ar to, ka Bitcoins atrodas mums atpakaļ virs 110 tūkstošiem, kā arī ir atstājis CME gapu pie 107 starp 108 tūkstošiem. Ja mēs uzdodam sev jautājumu, vai kriptovalūtā ir jau par vēlu ienākt iekšā, tad no globālajiem 261 triljonu aktīviem tikai 1% ir ieguldīts kriptovalūtā, tāpēc ir tikai pats sākums. ASV valdības darbs turpina nestrādāt, jeb viņš ir shutdown saucamajā, un jau 10. reizi nespēja pieņemt budžeta likumprojektu, taču ekonomikas padomnieks prognozē to, ka šajā nedēļā beidzot ASV valdības darbs varētu atsākties. Rītdien, 21. oktobrī, pievienojies Kripto numur 1 YouTube kanālam, būsim tiešraidē 8 vakarā. MicroSolar Strategy šodien nopērk 168 bitcoins. Ja tevi interesē vairāk par kripto, ieskaties manā profilu linkā aprakstā vai arī apmeklē mājaslapu www.kriptonumur1.lv.